VTA Latvijas čempionāts spinningāšanā no laivām ir noslēdzies. Pēdējā otrā diena ir beigusies. Līdz ar to viss posms ir beidzies. Rezultāti ir visai interesanti un spraigi. Ja vakardien dominē klasiskā copa, tad šodien dalībnieki nodemonstrēja labu dzīvo tehnoloģiju izmantošanu. Tagad gaidām dalībnieku atgriešanos. Pirmās motorlaivas jau ir finišā un skatāmies, kāda būs rezultāti kopvērtējumā. Vai dodiet man visu! Lucky Zone! Komanda Unitika, otrā vieta kopvērtējumā. Ļoti labi pirmie divi posmi, trešais posms nedaudz tā pakliboja, bet izstāstiet paši, kā jums gāja šodien. Nē, tas kopsumā plāns bija tāds pats, kā vakardien bija. Plus, mīnus kaut kas salikās. Asars bija ļoti kapīs, un tas, kas trāpījis svaigāka baru un kur viņš labāk atsaucās, tad attiecīgi vairāk varēja salasīt. Bet, ja mēs ielasījām šodien ar kolēģi 25 asaras, tad 15 kaut kur vēl mēri nogāja. Tu daudz pie uzturamā tīkliņa un tālāk aizgāja, tu jūt, atrugāt bremzīt, visu sāk tiršķiet riktīgi labi un pat atvadā viņš tur paņem pašā kakta stūrītī un tad vienkārši neko tur nevar izdarīt. Bet šodien jūs ļoti spītīgi, viena komanda pie viena balsta vienā pusē, otra komanda otrā pusē. Tur arī lielāko dienas daļu arī palikāt? Mums bija plāns noķert 10 asaras šodien pie tilta. Noķērām 9 un tas skrējām tālāk, bet vakar labi iedēļ. Tur bija fakts, ka no rīta viņš bija aktīvs, no rīta viņu varēja aiziet salasīt. Varbūt mēs bišķiņ tur aizkavējāmies. Bet izdarījām secinājumus no vakardienas, un šodien bišķiņ pielikām pie rezultāta. Tehniski mazliet citādāk vajadzēja pieiet pie viņa. Tas arī vakardien mums bišķi sabaidāja. Bet tagad kaut ko mēs sapratām, līdz ar to mazliet bišķiņ labāk bija šodien. Bet šodien tas asars kūtrāks, tā kā... Bet kaut ko jau sakas. Bet sezonas sākumā uzstādījums, ka komandai jānostartē. Komanda dabūja otro vietu kopvērtējumā. Sezonas, tā kā es domāju, ka viss ir veiksmīgi. Ir ko darīt nākamajā. Otrais gads, otrā vieta. Jā. Tad es saprotu, trešā vieta. Mazums, kā sanāk. Trešā vieta nevajag. Tad es saprotu, kad jautājumu vairs nav, vai jūs būsiet nākamgad, vai ne? Tad turpināsiet. Jāiekožās zeltā, un tad varam iet pensijā. Domā, kā Vēl jau jātiek līdz. Izklausījās Mārka, ka mēs ilgi startēsim kopā. Kopā 3 posmi Latvijas čempionātā. Kurš posms bija vissarežģītākais priekš jums? Šis te laikam, acīm redzot. Tomēr Lielupa, jā? Nē, viņš tā kā treniņos bija stipri labāk, tāpēc mums, tur mēs arī paklupām. Bet tā ir Lielupa, kā jau teicu, ka tas ir Lielupa var pagriezties un muguru uzgriezt un viss būtu mazliet savādāk. Šodien arī Pelāģiju Džeki savilkt, kas tā kā mums patīk, bet mēs treniņos mums viņi nesanāca. Tāpēc mēs neriskējām nemaz tur iet uz to pusi. Bet pēc rezultātiem spriežot, domāju, ka ķīšezars tur visiem bija grūti. Kuram vairāk, kuram mazāk, bet tur kaut ko noķērām, bet bija sarežģīts, ļoti sarežģīts posms. It kā mājas ezers, bet grūti. Koknes jau arī īstenībā tāda līdz ar. Grūts čempionāts. Bet komandas spēks noturēja jūs un otrā vieta. Neko arī neslēpjam neviens no otras. Stāstam viss nianses, cik rupa aukliņa, cik gara pavadiņa, cik liels āķītis, cik ass, cik neās, vajag saļļot kaut ko un vispār. Tas komandas darbs arī ir un komandā tad arī atsaucamies. Tāpēc arī esam tur, kur mēs esam. Ja kaut kas individuāli nepaveicās, otra komanda paveicās otriem, otru paveicās, esam priecīgi par to un viss vienkāršīgi nav. Un ja kaut kur nav kaut kas, tad velkam līdzi kaut kur un sakam, kur piemēram labākā vieta ir un tad ar to arī mēģinam apmašķirēt paši. Un tad arī dod informāciju visu. Tā kaut kā. Apsveic ar otro vietu komandās. Un gaidām jūs nākamajā sezonā. Pāris mēnešiem. Tieši tā. Komanda Strike Pro, individuāli kā ekipāža Mārtiņš, Denisu un jauno kolēģi, trešā vietā. Kristians un kopvērtējumā arī trešā vieta ir. Jā, trešā vieta komandās gada griezumā.
Stāsti, kā pa 3 posmiem jums gāja, tur augšā lejā. Mums īstenībā tā arī bija, ka pēc pirmā posma, man liekas, Pēters man atgādināja, ka man liekas, ka mums šahs jāspēlē vispār, kad makšķerēšana tas nav mums. Bet, zin kā, ar katru nākamo, kaut ko. Kurš no Pēteriem? Kaut ko tur, jā, kārpījāmies. Galvenais iet uz mērķi un strādāt. Ir darbs, ir rezultāts. Es zinu, Mārtiņ, ka tu man teici pussezonā, ja tu nebūsi šo sezonu medaļās, tad tu varbūt tās nestartēs vai pārdomās vai kaut ko domās. Bet tagad ir, saprot, viss kārtībā, jā? Jā, es redzēju, ka tu turēji pa mums īkšķīti, tomēr, lai mēs startējam, tad es tev arī, Tad tu, tā kā pierādīja, ka tomēr viss kārtībā, ka tu vari tikt medaļās, jā? Nē, mēs visi taču baigie maleči, katram individuāli un vispār, viss tā kā cimdiņš ar rociņu, tā kā nagla ar āmuru, visi strādāja. Daži bija naglas, daži āmuri. Katrs savu reizi. Droši vien jau Pēters visvairāk atcerās. Dažreiz, kā saka, dažreiz enkuri, vai ne, tā kā mēs šī tūrē. Kādam ir nazīts, ar ko pārgriezt enkuru un aiziet viss atkal kā vajag. Viss salikās tā, kā tam jābūt, principā. Ko mēs esam pelnījuši, to mēs arī dabujām. Un es uzskatu, ka cienījami nostartējām. Tā. Šodien, man liekas, tu biji viens no gudrākajiem, ja tu viss tālāk aizskrēji, kur nebija jau viss noprasēts. Tāds arī bija tas mērķis, nezinu, vai jau teicu vai ne, bet pirmajā dienā sadaudzīt to leju un kopā ar visiem kārtīgi, un tad, otrajā dienā jābrauc augšā. Otrādāk nesanāk, ja mēs pirmajā dienā uzbrauktu augšā, ko tad mēs pēc tam lejā darītu? Varētu teikt, aiz jums bija kāda laiva vēl tālāk, ja jūs bijāt trīs tālākie, jā? Viss tālāk. Tur jau Lietuva nebija tālāk. Vēl bija Asakainie bija kaut kur, bet viņi pat pa vidiņu kaut kur bija. Viņam droši vien likās, ka mēs cik tālu aizbraucām, bet nē, mēs bijām tālāk, jā. Man ir tas topogrāfiskais idiotisms un geogrāfiskais kretīnisms, bet mēs bijām aiz Jelgavas vēl uz augšu. Aiz Jelgavas? Tik tālu? Jā. Cik ilgi braucāt? Stundu? Stunda 15, man liekas, katrā virzienā. Kaut kāds 2 stundas ceļā apmēram. Bišķi vairāk varētu. Vairāk, jā, bija. Mēs jau arī pitstopiņas metām. Zini, kā maziņos, ka tu zini, ka te jābūt kaut ko pamētā, kaut kur nesenāk, kaut kur senāk. Padzesē motoru bišķi. Padzesē motoru, jā. Stundu tur, stundu apakaļ, jā? Nē, vairāk, jā. Mēs principā varējām vēl copēt kaut kādas minūtes 15, beigās, kad atbraucam, sapratām, ka varējām copēt vēl, bet zini, kā ir tā ir. Jums pasta bija līdzi, ja gadījumā pie Lietuvas robežas kaut kur? Pasta, jā, bija. Vai pārkāpāt? Man ir starptautiskā kapteiņa tiesības. Arī viss bija līdzi, jā. Tā viss kārtībā, labi, ka tu līdz Lietuvai neizšāvi. Tā sezona beigta, gatavosimies nākamajai. Ceru, ka tādā pašā sastāvā, kaut kā tā. Kas to lai zina? Pēteri izstāstīja, kā jums pa 3 posmiem. Kurš grūtāks posms, kurš vieglāks? Visi grūti. Teiksim atklāt. Nebija viegli posmi jau nav. Tur pirms tam jāstrādā vai ne. Paldies, veči. Mums jau nav vairāk. Paldies visai komandai, nav jau vairāk vieglu ekipāžu, pret ko cīnīties. Nav jau vairs tur. Līmenis ir baigi cēlies, nenormālīgi cēlies. Mēs visi atrisinām tikai no tā, ko tu esi sastrādājis, vai tu esi pareizi to sastrādājis, un vai tu to arī izpildi vēl tā. Un bišķi arī, protams, veiksmi. Veiksmi tāpat tās vajag. Ar veciem mānekļiem, kas 10 gadus guļ kastē, vairāk nevar ķert. Katru gadu ir kaut kas cits, kaut kas no jauna jāatklāj. Šodien mēs sapratām, ka 99,5% izmantoja baltus mānekļus ar 2 kājām. Jūs arī tos pašus mānekļus izmantojāt? 3 mānekļi uz 2 divas dienas. 3 mānekļus. Tāda sajūta, ka šobrīd Latvijas čempionātā ir spinningošanā uz lidakām ir 1 māneklis galvenais. Vārdi mētāji? Jā. Mēs vispār neiemetām. Nevienu zīves vārdu nedabujām. Jā, iemest es iemetu gan, un arī baltu es metu. Ne tur iemet. Komandā Lucky John. Veiksmīga sezona. Pirmā vieta komandās. 2. vieta ekipāžām, jā. Pa gadu kopvērtējumā. Izstāstiet, kāda bija sezona kopumā pa 3 posmiem? Kopumā bija mērķis paveikt tādus darbus, lai paņemtu zeltu, jā. Bija kļūdas. Mēs ļoti rūpīgi strādājām, lai visu to kļūdu noņemt, nost, un galu galā tas sanāk, Mums bija, otram ekipāžam bija, bet ir progress,
un paņemam zeltu, jā. Bet galvenais bija komanda darbs, pilna atklātība bija, pilna vispār. Nav nekādas tam paslēpumas nebija, jā. Visas mānekļi, tehnika, kopā strādājam. Visu bijāt atklāti, kā kārti komanda. Īsta komanda, jā. Un mēs domājam, ka mums sanāk. Mēs redzam rezultātus. Jā! Trīs posmi Latvijas čempionātā. Kurš bija grūtākais posms, kurš bija vieglākais posms? Mums pirmais bija, mums nulle bija. Un pēc tam viņi izdarīja comeback. Comeback. No apakšas pacelāties uz augšu, ja tā pateikt, jebkurš posms ir grūts, jā. Un ja vispārreiz izdarīt bez kļūdām, tad katrs posms var iet stabili, jā. Drusciņu, tam mikrokļūda kaut kādā un viss iet nost, jā. Un tas galvenais, jā, lai nepielaist kļūdas. Latvijas čempionāts ir noslēdzies, bet pēc nepilna mēneša ir pasaules čempionāts. Un jūs arī kā viena no 3 ekipāžām startēsiet. Tā kā jums nekas nav beidzies, vai ne? Turpinās treniņi, jā? Liela atbildība. Gribam drusciņ pagulēt, jā. Un atpakaļ uz ūdeņiem, jā? Un atpakaļ uz ūdeņiem. Novēlam jums veiksmi. Cerams arī, ka pasaules čempionā arī būs zelts. Ceram arī, mēs arī ceram. Bet ceram tā, ja nav darba, tad var cerēt, paveicis tikai darbs. Mēs zinām, ka jūs strādājat, ka jūs trenēsieties, ka būs viss kārtībā. Labi, Aleksandr, davai. Komandā ar Makšķeri, lāzergriešana, pirmā vieta Latvijas čempionātā pēc 3 posmiem. Es zinu, ka tu man teici sākumā, ka ja jūs nostartēsiet labi pirmajā posmā, tad jūs turpināsiet. Un tā arī bija. Jā, jo pirmajā posmā mēs dienu pirms sacensībām iebraucām vienkārši pastīties līdekļus. Domāju, ir, labi, brauksim. Un beigās nofinišējām pirmo posmu. Tad nebija varianti. Tad nebija varianti, jābrauc bija uz visu sezonu Makšķerē tagad. Tad kā, kopā salikās. Koknes posms... Nebija baigi spīdošs. Jānis netika. Aizvietoja Jāni Danis. Paldies Danim arī. Jā, tā kā es Jānim teicu, Danim pienākās trešdaļa no kausa. Jā. Nu, tur mēs neatceros, kur mēs palikām. Man liekas, ka 8. vai ne? Kā 10. man liekas bijāt iekšā. Tā kā tas salīdzinoši labs rezultāts, tas skatās uz kopvērtē. Jā. Nu, pa 3. posmu 11. laikam mēs palikām, jā? Nē, jā. 11. kopvērtē. 11. Un lielu arī noturējāt. Sākāt ar Zandartu no rīta, pārlētāt uz līdekli neveiksmīgi. Jā, nevajadzēja šodien. Vakar izšāva perfekti. Vakar pēdējā stundā 10,000 punktu Celsijā. Reāli pēdējā stundā domājam, ka norakstīta diena. Iebraucām vienā sieviešu intuīcijas vietā, kā Jānis teica. Jā, 36. asars, 35. asars, 2 slīdekļus un vēl 2 asari un 10,000 punktu klāt uzreiz ting. Un tas mums izglāba liela. Kādi plāni uz nākamo sezonu? Startēsiet? Es nezinu vēl. Skatīsimies. Baigi daudz laika vispār tā prasa, vispār tā sezona kā tāda ar visām tām sacensībām un paralēli viss cits, kas jādara. Nē, skatīsimies, kādas ūdeņas iedos. Jā, ūdeņam būs interesanti, tur kaut kādi jaunumi varētu būt. Jā. Tā kā, lai interesantāk, lai nav pa vieniem tiem pašiem. Jā. Tā kā, gaidām jūs nākamā sezona arī. Jāizstāv čempionu gods jāizstāv. Skatīsimies, kur pirmais posms. Arī jā, un arī jāmēģina arī komandās labāk nostartēt, lai visu komandas pēdējā 4. palikām. Jā. Principā bišķīt labāk būtu nostartējis Toms Jānis šodien, un mēs būtu 3. Būtu trīniekā. Jā, tad bišķīt pietrūk. Bišķīt. Nesalikās. Bet nekas, Tas varētu būt nākamā gada plāns? Jā. Vai mērķis? Iespējams. Mēs jau gribam, vismaz es ar Zariņu, mēs gribam ārpus Latvijas jau līdz tev piedalīties visu kaut kur. Skatīsimies, kā būs, kā ar laikiem būs. Labi, Jāņi. Lai jums veicās. Tiekamies nākamajā.